Sveika! Prieks tevi redzēt Liene Handmade YouTube kanālā. Mani sauc Liene, esmu Liene Handmade radītāja, un šodien uzadīsim kopā šādu te snūdu, jeb apkakli, ar šādu te ievilktu iekšā striķīti, lai uzvelkot jūs varat viņu savilkt, cik cieši vajag apkakliņu, lai nekur nekas nepūš, un adīsim šo te apkakli rievotajā adījumā uz apli un heliksa metodē. Kas tad īsti ir heliksa metode? Parasti adot rievoto adījumu pa apli, mums veidojās tāda tā kā šuves vieta, varētu tā teikt, rindu maiņas vieta, tur, kur mainās rinda. Beidzot adīt labisko rindu, mēs sākot adīt grēlisko rindu, veidojās tāds tā kā pakāpiens. Šeit man ir adīta bērnu apkaklīte, un šeit to ļoti labi var redzēt, kad ir šī te rindu maiņas vieta, un šeit, sākot adīt jaunu rindu, veidojās šāds te pakāpiens, mainot diedziņu, lai nebūtu šī te vīle, šī te šuve, mēs adīsim heliksa metodē. Tā būs tāda pati adīšana uz apli, bet mēs adīsim ar diviem diega pavadieniem. No viena kamola, vienu diedziņu ņemot no vidus, otru diedziņu ņemot kā parasti no ārpuses. Kas mums būs nepieciešams? Mums būs nepieciešams viens kamols drops air dzija, pilnīgi pietiks ar vienu kamolu šādai apkaklē, gan arī aukliņai. Aukliņu var arī adīt no citas krāsas dzijas kontrastējoša, jums tā patīk, bet pilnīgi pietiks ar vienu kamolu drops air. Šī ir gaiši pelēka, krāsiņa ir 0,3 un 50 gramu kamolā ir 150 metri. Sastāvs viņai ir ļoti patīkams, tātad 65% alpaka, 28% poliamīds un 7% vilna. Tas, kad ir 7% vilna sastāvā, par to nav jāuztraucās, jo pilnīgi nekož, pat nav jūtama šī te vilnas klātbūtne šajā dzijā. Tātad viens kamols dzija. Mums būs nepieciešami 2 pāri adatas numur 4. Vienam pārītim ļoti ērti būs, ja adīsim ar īso 40 cm kabeli, kas ir domāts cepurēm un šādām te šallītēm. Otram pārītim numur 4, tur nav nozīmes, cik garš ir šis te kabelis, jo šīs mums ir palīga adatas. Darbosimies mēs ar īso kabeli. Viens pārītis adatas numur 5. Būs vajadzīgs arī viens marķierītis, kontrasta krāsas diegs, jeb palīgdiegs, tambora adatiņa numur 4 vai numur 5, protams, šķēres, drošības adata, ar ko ievilkt aukliņu pēc tam apkakles šajā te maliņā, un adata ar garenu aci. Bet sāksim vispirms ar aprēķiniem. Kas mums būs nepieciešams? Vispirms ir jāuzada paraugs no tādas pašas dzijas, ar kuru jūs adīsiet apkakli. Paraugs ir jāizmazgā, jāizšāvē un jāsaskaita, cik ir valciņi 10 centimetros. Rindas šoreiz mums nebūs nepieciešams, cik rindas ir 10 centimetros, bet tieši mums būs vajadzīgi, cik ir valciņi 10 centimetros. Adot ar adatām numur 5. Tad izrēķinām, cik valciņi mums ir 1 centimetrā. Tātad manā gadījumā 10 centimetros ir 17 valciņi un 1 centimetrā 1,7 valciņi. Mums ir arī jānomēra savs galvas apkārtmērs, jo apkakli mēs vilksim pāri galvai. Man tie ir 56 centimetri. Un no šiem diviem aprēķiniem, tātad no galvas aprēķina un valciņu skaita 1 centimetrā, mēs aprēķināsim
valciņu skaitu, kuru mums vajag uzmest. Tātad šo te 1,7, kas ir 1 centimetrā, mēs pareizinam ar galvas apkārtmēru un iegūstam valciņu skaitu, kuru mums vajadzētu uzmest. Bet tā kā izstrādājuma nēsāšanas procesā staipās un ir šis te staipīšanās faktors, mēs atņemam 15% no šī te. Un mēs iegūstam 80,2 valciņus, bet es nopaļošu uz 80 valciņiem. Kad aprēķinus esam veikušas, tad varam ķerties pie darba. Tātad mēs ņemam tamboradatu un kontrasta krāsas diegu. Un ar šo te kontrasta krāsas diegu notamborēsim pīnīti no 82 gaisa cilpiņām. Jā, šeit mums ir 80 valciņi, ar kuriem mēs darbosimies, bet šie te 2 papildus valciņi mums ir vajadzīgi tikai šai te pīnītei. Tātad ar tamboradatu notamborējam pīnīti no 82 gaisa cilpiņām. Tamborējam vaļīgi, netamborējam ļoti cieši, jo šo pīnīti mēs izmantosim, lai uzlasītu valciņus apkaklē. Notamborējam pīnīti no 82 gaisa cilpiņām. Lūk, arī mūsu pīnīte no 82 gaisa cilpiņām. Šo te adatiņu ņemam ārā. Ar šķēriem nogriežam šo te kontrastkrāsas diega pavadienu un šo te cilpu izvelkot ārā, mums nofiksējās pīnīte, nekur nekas ārā neērdīsies. Tagad ņemam adatas numuru 4 ar īso 40 cm kabeli un pagriežam pīnītes otru pusi pret sevi. Šeit mums ir tādas tā kā mazas strīpiņas pīnītes kreisajā pusē. Izlaižot šo te strīpiņu, no labās puses uzlasīsim valciņus apkaklē. Jā, svarīgi ir uzlasīt šos te valciņus no tās puses, nevis no puses, bet no pīnītes beigu gala, tur, kur mēs nogriezām diedziņu, beidzām tamborēt pīnīti, jo tad vieglāk viņa būs atvērtīt vaļā. Izlaižot šo te vienu strīpiņu, turam iekšā adatiņu no apakšas. Ņemam diega pavadienu, drops air manā gadījumā, aizšķirot šo te diega pavadienu, izvēlkam valciņu. Turam iekšā nākošajā strīpiņā no apakšas, aizķeram, mums ir valciņš. Šādi uzlasām visus valciņus no šīm te pīnītes kreisās puses strīpiņām. Un tie mums būs 80 valciņi. Šādi turpinām uzlasīt visus valciņus. Lūk, arī mūsu uzlasītie valciņi. Un tagad savienosim adīšanai pa apli. Tātad šeit mums visiem šīs te kontrasta krāsas, jeb tamborētās pīnītes valciņiem visiem ir jābūt uz vienu pusi, uz iekšpusi, lai mums nekur nekas nav sagriezies. Tā, sakārtojam visus valciņus un, lai mums visa pīnīte skatās uz iekšpusi, šādi te. Un tagad darba diegs mums ir pie labās rokas, savienosim adījumu adīšanai pa apli. Ņemam marķierīti, šis mums būs sākuma marķieris. Ieliekam marķieri uz labās adatas un sākam adīt vienkārši pa apli. Nekur nekas nav jāsavieno, vienkārši ņemam
mūsu pirmo valciņu un adām labiski. Šeit pirmais valciņš būs, kā vienmēr, jāpievelk, un arī šo te astīti pievelkam un adām labiski. Un šādi labiski noadām 7 rindas. Tas, kad adot šo te labisko adījumu, viņš rulēsies, tā maliņa rulēsies uz augšu, par to nav jāsatraucās. Noadām 7 rindas labiski. Lūk, mūsu 7 noadītās rindas labiski. Un 8. rindā izadīsim caurumiņus, kur vilksim cauri aukliņu. Lūk, šeit mums ir caurumiņi, kur vērsies cauri aukliņi. Adījumu sadalām uz pusēm un atzīmējam to ar marķierīti. Tātad šis mums būs centra marķierītis un adām visus valciņus labiski, līdz paliek neizadīti 4 valciņi. Šādi būs laikam labāk. Līdz paliek neizadīti 4 valciņi līdz marķierim. Tātad visus valciņus 8. rindā adām labiski un atstājam neizadītus 4 valciņus. Tātad, lūk, man ir 4 valciņi līdz marķierim neizadīti. 2 valciņus tagad sādīsim pa kreisi. Tātad šeit mums ar 2 valciņiem jāsamaina maliņas, lai priekšējā maliņa būtu aizmugurē. Ar labo adatu noceļam šos te valciņus pa vienam, noceļam nost un apgriežam, lai aizmugurējā maliņa tagad ir priekšā. Uzceļam atpakaļ uz kreisās adatas. Šādi te mums tagad valciņi skatās. Un sādīsim viņus pa kreisi aiz aizmugurējās maliņas. Liekam adatu pa vidu šajos 2 valciņos, un mums valciņi skatās pa kreisi. Apmetums uz sevi. Izadām 1, 2 valciņus labiski. Marķierīti vēl pārceļam uz labās adatas centra marķierīti. 1, 2 valciņi labiski. Apmetums uz sevi un šos te nākošos 2 valciņus sādām pa labi. Šeit mums griezt neko nevajag. Liekam adatiņu aiz otrā valciņa, aiz priekšējās maliņas un sādām pa labi. Mums valciņš skatās pa labi sādīts. Tālāk visus valciņus līdz sākuma marķierim izadām labiski. Devīto rindu adām visus valciņus labiski un tiekamies šeit pie mūsu apmetuma. Izadām. Šī mums ir 9. rinda. Adām visus valciņus labiski līdz apmetumam. Lūk, kur mūsu apmetums, un mums viņš ir jāizada tā, lai veidojās caurumiņš. Izadām mēs viņu aiz aizmugurējās maliņas. Labo adatu liekam iekšā šeit šajā caurumā, aizķeram pavadienu, un mums ir izveidojies caurumiņš. Un adām 1, 2 valciņi labiski, un šo te centra marķieri varam ņemt nost, viņš mums nebūs nepieciešams. Atkal 2 labiski, un mums ir mūsu apmetums. Liekam adatiņu aiz aizmugurējās maliņas, izvelkam pavadienu, un mums veidojās caurumiņš. Un atkal līdz sākuma marķierim visus valciņus izadām labiski, un izadām vēl vienu pēdējo 10. rindu labiski. Šo 9. adam līdz beigām labiski, un vēl vienu 10. noadām labiski. Lūk, mūsu maliņa. Lūk, mūsu caurumiņi aukliņai. Un tagad savienosim šo te maliņu, uztaisīsim tādu tā kā dubultu. Mēs pārlocīsim viņu uz pusēm un sādīsim kopā. Tātad ņemam
otru pāri, adatas numur 4. Un atārdīsim vaļā šo te palīgu diegu, šo te palīgu pīnīti un uzlasīsim uz adatām numur 4. Varam vaļā šo te pīnīti, paņemam vienkārši izvākam šo te cilpiņu attaisam vaļā, izvākam diegu un mums viņa ļoti smuki ārdīsies ārā. Un lasam augšā pa vienam vāldziņam. Lūk, mums jau ir mūsu pirmais vāldziņš. Ņemam viņu augšā un šādi ārdot vaļā pīnīti lasam pa vienam vāldziņam, bet vāldziņus ņemam no apakšas. Jā, šis man laikam sanāk ņemt no augšas, bet visus vāldziņus uzņemam augšā no apakšas. Un šādi pa vienam vāldziņam uzlasam augšā visus vāldziņus. Tur, kur tā pūciņa ir apķērusies apkārt, tur mēs vienkārši pavelkam, paplēšam viņu vaļā. Tur nekas tāds nenotiks. Galvenais mums ir uzlasīt visus vāldziņus augšā uz šīm te papildus adatas. Šādi izskatās uzlasītie vāldziņi uz papildu adatas. Strādājam mēs ar šo pusi, ar šo adatu, kur mums ir diegs no kamola. Tagad mums ir jāpārloka, šī te apakšējā adata ir jāieloka uz iekšu. Tātad šis te adījums mums ir jāpārloka uz pusēm. Ielokam šo te adatu uz iekšu, šādi te, un mēs sādīsim vāldziņus no priekšējās un no aizmugurējās adatas. Šo adatu uz īsā kabelīša, kas man ir, es jau nomainu uz adatām numur 5. Ja nav adatas ar maināmajiem kabeļiem, tad sākat vienkārši adīt ar fiksētajām adatām ar numur 5. Adatas man ir nomainītas. Un varam sākt sādīt vāldziņus pa 2 kopā. Marķieri, kā ir ērtāk, var atstāt, likt atpakaļ, var noņemt nost. Es noņēmu viņu nost, jo tāpatās šeit jau varēs redzēt, kur ir sākums. Un sākam sādīt šos te vāldziņus kopā. Pirmo vāldziņu sādam no pirmās adatas, ņemam no priekšas, tātad vāldziņu priekšējo maliņu, un no otrās adatas vāldziņu aizķeram aiz aizmugurējās maliņas. Lūk, mums abi vāldziņi ir uz, abiem vāldziņiem ir cauri izlikta adata, aizķeram pavadienu, un mēs esam jau sādījušas pirmos vāldziņus no adatas. Noceļam viņus nost. Atkal liekam pirmai no priekšas, otrai adatai no aizmuguras. Un sādām. Atkal no priekšas, no aizmuguras un sādām. Un šādi mums maliņa sādīsies glīti kopā un izveidosies tāds kā tunelītis. Šādi sādām visus vāldziņus kopā no priekšējās un no aizmugurējās adatas. Šādi izskatās mūsu tunelītes aukliņai, un tagad sāksim adīt hēliksa metodē. Kā es jau sākumā minēju, mums būs nepieciešama 2 diega pavadieni. Tātad viens mums ir šis, ar kuru mēs jau adām, un otru pavadienu es ņemu no kamola viducīša. Tātad viens kamolīts man iet šādi te, un otrs vilksies no viducīša ārā. Rindas sākam šeit skaitīt no jauna. Tātad pirmo rindu mēs adām krēliski pirmo rindu un
neizadām 3 valdziņus līdz sākuma marķierim. Tātad visus valdziņus līdz šajienei mēs izadām krēliski. Adām vienkārši parastus, klasiskus, krēliskus valdziņus un neizadām 3 valdziņus līdz sākuma marķierim. Lūk, ir neizadīti 3 valdziņi līdz sākuma marķierim. Tagad šo te diegu, ar kuru es nu pat adīju, es atstāju pie labās rokas. Un šos te 3 neizadītos valdziņus pārceļu neizadītus uz labās adatus un arī marķierīti. Pagaidām pārceļam. Ņemu otru diega pavadienu un sāku adīt otro rindu. Otrā rinda mums ir labiski. Adu es viņu labiski. Visus valdziņus izadām labiski. Rindu adām labiski. Un atkal apstājamies pie neizadītiem 3 valdziņiem no krēliskās rindas. Tātad šeit mēs ļoti labi varam redzēt, kur mums beidzās krēliskā rinda. Un apstājamies šeit pie 3 neizadītiem valdziņiem no krēliskās rindas. Skatoties no sākuma marķiera, tie būs 6 valdziņi, bet sākuma marķieri vairs neņemam vērā, skatāmies pēc šī te diega. Šis te diegs mums tagad būs kā marķieris. Tātad, ja mums šeit ir diegs, no šī te diega atskaitam 3 valdziņus uz atpakaļ un apstājamies. Tātad adam otro rindu labisko, visus valdziņus labiski un apstājamies šeit, krēliskajā rindā, neizadot 3 valdziņus. Šeit 3 neizadītie valdziņi no krēliskās rindas. Labisko rindu, kur tikko adījām, diedziņu atstājam pie labās rokas un šos te 3 valdziņus no krēliskās rindas neizadītus pārceļam uz labās adatas. Un šeit jau mums ir diegs, ar kuru mēs turpinām adīt. Tātad šis diegs jau mums pasaka priekšā, kura rinda mums ir jāada. Tātad mēs turpinām adīt krēlisko rindu. Tātad šī mums ir trešā rinda. Un tagad jau sākuma marķieri varam ņemt nost, viņš mums vairs nav nepieciešams, jo mēs tagad skatīsimies pēc šiem te diedziņiem. Šie diedziņi mums būs kā marķieris. Un tātad atkal adām krēlisko rindu, adām visu krēliski un skatāmies pēc šī diega. Šeit mums ir diedziņš aizmugurē, atskaitam no viņa atpakaļ 1, 2, 3 valdziņus, apstājamies, diegu atstājam labajā pusē pie labās rokas, valdziņus pārceļam neizadītus uz labās adatas un turpināsim adīt labisko rindu. Tātad mums būs visas nepāra rindas, mums būs krēliski, tagad mums ir 3. rinda, es viņu adu krēliski, un visas pāra rindas mums būs labiski. Un šādi turpinām adīt visu laiku katru rindu un redzam šo te diegu, atskaitam 3 valdziņus uz atpakaļ, 3 valdziņus atskaitam uz atpakaļ, apstājamies, pārceļam un ar šo te diedziņu turpinām adīt rindu, kura mums ir jāda. Šādā veidā turpinām adīt šo te rievoto adījumu, ieskaitot šo te maliņu, turpinām adīt un nodām 20 centimetrus. Beidzam adīt ar krēlisko rindu, jo noraukumu mēs taisīsim labiskajā rindā. Tātad turpinām adīt rievotajā adījumā 20 cm visu šo te gabalu un beidzam adīt ar krēlisko rindu. Tātad šī man ir krēliskā rinda un turpinu adīt neizadot 3 valciņus no iepriekšējās labiskās rindas. Un mums veidosies ļoti skaists
rievots adījums, bez pakāpes, bez vīles. Tad, principā, šis adījums sanāk, ka mēs viņu adām pa spirāli. Viņš tā arī spirāliski izskatās šeit. Mēs jau varam redzēt, kur mēs sākām adīt to krēlisko rindu. Un tā krēliskā rinda, viņa iet tā kā pa spirālī, tā ļoti smuki. Un nav redzami šie te stiki, šī te savienojuma vieta. Tātad turpinām adīt 20 cm uz šo te visu gabalu, ieskaitot maliņu. Noadījām apkakli 20 cm, tātad ieskaitot visu maliņu, mums ir noadīti 20 cm. Šeit man ir bišķiņ savilcies, man ir 20 cm. Un beidzām adīt ar krēlisko rindu. Tagad mums būtu jāada labiskā rinda, bet atstājam šo te krēliskās rindas diedziņu pie labās rokas, un šos te 3 neizadītos labiskās rindas valciņus pārceļam uz labās adatas. Un sāksim noraukšanu. Norauksim pavisam vienkāršā, klasiskā veidā. Tātad, pirmo valciņu izadām labiski. Otro valciņu izadām labiski. Un šo te pirmo valciņu izadīto pārceļam pāri otrajam izadītam. Un diega pavadienu pavelkam nedaudz garāku. Jo, ja šis diega pavadiens būs tāds īsāks, tā maliņa būs ļoti cieša un jūs nedabūsiet pāri galvai savu apkakli. Izadam nākošo valciņu labiski. Un iepriekšējo pārvelkam pāri, diedziņu pavelkam garāku. Izadām labiski. Pārceļam pāri, pavelkam garāku. Izadām labiski, pārvelkam pāri un pavelkam garāku, tā, lai viņi ir tādi garāki, šie te valciņi. Un mums apakšā veidosies šāda te glīta pīnīte. Šādi noraucam visus valciņus līdz pat šai te krēliskās rindas astītei. Šos te pēdējos 3 valciņus es jums parādīšu, kā noraukt. Arī norauksim adot labiski. Tiekamies pie šīs te astītes, ja pie šiem 3 neizadītiem labiskiem valciņiem. Lūk, mūsu pēdējie 3 valciņi no labiskās rindas. Arī šos noraucam, izadot viņus labiski. Tātad izadām labiski. Iepriekšējo pārvelkam pāri, pavelkam vaļīgāk, izadām labiski, pārvelkam pāri, izadām labiski, pārvelkam pāri. Lūk, mēs esam noraukuši. Tagad šos te abus diega pavadienus varam griezt nost. Un ņemam adatu ar garāku aci un šo te diedziņu ievilksim iekšā. Šeit sākumā, kur mēs sākām raukt, pavelkam tos valciņus tikai nedaudz uz āru, jo viņi ir savilkušies. Un šo te astīti ievelkam iekšā. Bet arī nepievelkam. Ievelkam iekšā, tā kā it kā imitējot to labisko valciņu. Skatāmies, kā mums ir gājis labiskais valciņš. Tātad es viņu netur ievēru. Kā mums ir gājis šis te labiskais valciņš šādi. Un sekojam atpakaļ šim te labiskajam valciņam. Un šeit mums būs tā kā labiskais valciņš. Šādi viņš izskatās. To pūciņu grūti viņu tur tā pamanīt. Un tad te arī kreisajā pusē ieslēpjam viņu tā, lai viņš mums nekur netraucē. Bet galvenais ir nesavilkt. Mezglus nekādus nemetam,
jo tad tas mezgls savilks un nebūs vairs elastīgs nekas. Un šeit krēliskajos valciņos ielokam iekšā šos te diega galus. Šādi te. Ievelkam arī šo te. Arī tāpatās pa krēliskajiem valciņiem. Šādi. Ievelkam arī pārējos diega galus šeit sākumā. Lūk, arī mūsu apaklīte ar ievilktiem visiem diega galiem. Tagad tamborēsim aukliņu. Aukliņu tamborēsim ar tamboradatu un atlikušo diegu. Tātad ņemam tamboradatu un ņemam diedziņu. Un notamborēsim pīnīti no 101 gaisa cilpiņas. Tamborējam pīnīti. Pīnītes cilpiņas nesavalkam pārāk cieši. Šādi te notamborējam pīnīti. No 101 gaisa cilpiņas. Izlaižot vienu pīnītu šo te cilpiņu, šo mēs izlaižam, duram nākošajā cilpiņā aiz aizmugurējās maliņas. Aizķeram diedziņu un izvēlkam cauri abām šīm te cilpiņām. Tātad šai, kur mēs iedūrām, un tai, kura bija uz adatas. Šādi te. Šis ir savienojums stabiņš. Ar savienojumu stabiņu tālāk notamborējam visu šo te pīnīti. Tātad liekam nākošajā aiz aizmugurējās maliņas. Aizķeram diega pavadienu un izvēlkam cauri abām cilpiņām. Šādi te notamborējam visu. Netamborējam pārāk cieši, lai aukliņa mums ir mīksta. Un tamborējot mums jau, redz, kur mums veidojās šāda te aukliņa būs. Notamborējam šādi līdz pat beigām. Notamborējam aukliņu līdz sākumam. Šāda mums viņa izskatās, bet šī ir tikai puse no aukliņas. Tagad, nenogriežot pavadienu, tamborējam uz otru pusi 101 gaisa cilpiņu. Tātad šī te savienojuma vieta būs aukliņas vidū, un ieverot viņu iekšā apaklē, šī te savienojuma vieta nebūs redzama. Tātad tamborējam otru pusīti arī no 101 gaisa cilpiņas. Apgriežamies atpakaļ. Izlaižam vienu šo te cilpiņu un aizķerot pīnītes aizmugurējo maliņu ar savienojuma stabiņiem tamborējam līdz šai te vietiņai. Diega galus ieslēpsim iekšā un varēsim vērt aukliņu iekšā apaklē. Lūk, mūsu notamborētā aukliņa ir ievilkta diega gali, un šeit pat to savienojumu vietu nevar redzēt. Ņemam drošības adatu, ieveram viņu vienā galā vai uz adatas uzvaram šo te aukliņas vienu galu un skatāmies, kur ir mūsu caurumiņi un veram iekšā šo te mūsu aukliņu. Viņa ļoti viegli ieies iekšā, šādi te bīdam drošības adatu. Un izvelksim ārā aukliņu. Mūsu otrs caurumiņš. Un izvelkam ārā aukliņu. Šādi ievelkam, lai mums ir uz abiem galiem apmēram vienāds šis te aukliņas garums.
mūsu apkakle ir gatava. Šeit augliņas galos var uzsiet mēskliņu. Var uzsiet mēskliņu, vai arī var likt augliņas galos. Ir speciāli tādi auglu nobeigumi, gan metāla, gan plastmasas. Tos arī var likt augliņas galos, bet es tādus nelieku. Es vienkārši uzsienu mēskliņu. Augliņu var tamborēt īsāku, var tamborēt garāku. Es tamborēju garāku, jo man patīk uzvilkt uz kakla, savilkt, cik man cieši vajag, un uzsiet panti, lai izskatās mīlīgāk. Nu, lūk, mūsu apkakle ir gatava. Šādā izskatās mūsu apkakle ar elastīgu maliņu, elastīgu augšiņu, ar savalkamu kakliņu, kakla daļā. Un paldies, kad skatījies! Paldies, ja uzadīji. Ja tev rodās kādi jautājumi adīšanas procesā, noteikti atstāji komentāru zem šī video. Priecāšos, ja ieliksi sirsniņu un ja abonēsi manu kanālu. Tā man būs motivācija nofilmēt vēl kādu noderīgu video materiālu. Tāpēc jā, gaidīšu gan tavu sirsniņu vai īkšķīti un pieteikšanos abonēt kanālu. Tagad tā ir tikai jāizmazgā, jāizšāvē un ir gatava nēsāšanai. Ja tev patika un ja tev bija noderīgs šis video, un ja tu galu galā uzadīji šādu te apkakli, es priecāšos par tavu atbalstu, uzspiežot īkšķīti un abonējot Liene Handmade kanālu. Jā, nesā ar lepnumu, nesā ar prieku, un lai tev ir silti. Vēl ko es piebildīšu. Ja tev vieglāk ir uztvert adījuma aprakstu teksta veidā, tad teksta aprakstu PDF formātā tu varēsi lejuplādēt manā Telegram kanālā. Telegram kanāla saiti atstāšu zem šī video aprakstu lodziņā. Un tur būs informācija gan par visiem nepieciešamajiem materiāliem, gan piemērs aprēķiniem, gan arī pati darba gaita. Paldies, kad skatījies, un uz tikšanos turpmākajos video.